Kāpēc gaidīt? Tāds ir grūts jautājums. Nezinu. Laikam nav svarīgi. Es nezinu. Ja jau tā ir man vienīgā. Raidījums Kāpēc gaidīt? Labvakar, mīļie radio klausītāji. Jums atkal kopā studijā raidījums Kāpēc gaidīt? Un mani sauc Dainis. Un šodien mēs turpināsim nedaudz par tēmu, ko aizvadītajās 2 nedēļas mans kolēģis Ulis runāja. Tikai šoreiz ne par vīrieti, kas ir vīrietis, vīriešu vērtība, bet par sievieti, par meiteni. Un tāpēc arī es esmu šodien aicinājis kādu īpašu raidījumu viesi. Raidījuma viesis. Šodien ar mani studijā ir mana mīļā sieviņa, Liene. Labvakar! Labvakar! Kāpēc es aicināju viņu? Tāpēc, ka, tā ir, liekas, pēc manas skatījuma ideāla meitene, savādāk es viņu neprecētu. Un es viņu atradu par pietiekami vērtīgu, lai gaidītu līdz laulībām un lai tomēr pieņemtu lēmumu, kad es gribu savu dzīvi veltīt viņai. Un šodien tad es aicinu, ka tu, Liena, varētu nedaudz varbūt pastāstīt no meitenes viedokļa. Varbūt es gribētu uzdot jautājumu, ko tas nozīmē būt meitenei? Kā tas ir būt par meiteni? Jo es neesmu nekad to pieredzējis, piedzīvojis, nezinu. Es domāju, ka jā, tas ir tāds interesants jautājums. To arī vīriešiem laikam nelīdz galam saprast nekad dzīvē. Meitene ir vājāks radījums, ar to jārēķinās. Vīriešiem varbūt viņi jūtas kā stiprais dzimums, bet, sieviete ir vājāks radījums, bet tajā pašā laikā ar ļoti, ļoti svarīgu dzīves uzdevumu nest pasaulē dzīvību. Un tāpēc jau ir visi šie joki, ka patiesībā jau vīrieši bez sievietēm jūs nemaz nebūtu. Tā ka sievietēm arī ir ļoti liela un svarīga loma, un Dievs caur rakstiem arī sievietes uzrunā un māca, kā rūpēties par bērniem, par ģimenes pavardu, par dažādām lietām. Tā ka zinot savu lomu, tu vari justies vērtīga arī kā sieviete, protams. Bet kā tas ir tev būt kā meitenei? Ko tieši tu ar to domā? Jā, tu arī jūties tā kā vājāka par mani, jā, varētu tā teikt. Protams, var, salīdzināt vienmēr arī sievietes uzbūve ir kā tāda cikliska, vai ne, un vīrietis ir tā kā, visu laiku kā bulta iet uz priekšu, vai ne, un tad varbūt sievietei jārēķinās ar to, kad kaut kādās dienās, mēnesī viņai varbūt tur pavasaris, kaut kādā vasara, kādā brīdī atkal tāds mazliet nogurums lielāks un iestājas ziema, kas ir saistīts ar sievietes ciklu. Es domāju, ka tas arī ietekmē, vājumu varbūt vai kaut kādu noskaņojumu, tādas lietas. Tas ir tieši sievietes hormonu, varbūt arī kaut kādā ziņā ietekmē, varētu teikt. Mēs esam tev precējušies, cik, 3 būs 9 gadi, tā, ne? Un tu teici, ka viena no sievietes tādām vērtībām, misijām ir nest dzīvību pasaulē. Jā, un mēs par to ilgi esam lūguši, mums joprojām, Dievs nav devis bērnus, jā, un mēs ticam, ka būs, bet kā tu jūties, ka tu, ir tik daudz gadu laulībā, un tomēr tev nav bērnu, vai tu nejūties, ka tu kaut kā esi nepilnvērtīga meitene, ka tev kaut kas pietrūkst? Kā tu tiec galā ar šo? Jā, tas vārds meitene laikam, vairs neatiec tik ļoti, vai ne, ka sieviete varētu teikt. Jā, katrā ziņā tas tāds jautājums, par ko varētu padomāt dažbrīd, varbūt arī, es to sajūtu kā sāpīgu lietu, bet tajā pašā laikā es zinu, ka šo 9 gadu laikā es esmu piedzīvojusi, ka es varu būt, varu augt gan raksturā, gan
savā ziņā mēs kā ģimene augam, attīstamies, es varu tevi iedrošināt un ar savu varbūt attieksmi celt kaut kādā veidā, un tu vari kaut kādas vairākas lietas savā dzīvē izdarīt. Un es saprotu, ka, protams, jā, dzīvības došana tā ir sievietes viena no tādām misijām, bet te pašā laikā viennozīmīgi nedrīkst aizmirst, kad es tiku radīta kā palīgs savam vīram. Ieva kā Ādamam tika radīts kā palīgs, un pamatām jau vislabāk es izpildu varbūt savu misiju, ka es no sākuma esmu palīgs tev. Un tad, ja teiksim, caur to arī tālāk var vairoties, augļoties un vairoties, tā bija nākamā varbūt savā ziņā tā kā doma vai pavēle no Dieva. Tad, tomēr neskatoties, ka tev, teiksim, nav bērnu, tu tomēr jūties kā sieviete. Jā, protams. Aha. Jā. Jo man liekas, ka te ir svarīgi nošķirt sievieti pēc būtības un sievietes, teiksim, uzdevumi un viņas funkcijas. To ir iespējams kaut kā no tā nošķirt. Jo mums iespējams, teiksim, klausās daudzas meitenes, kas varbūt ne viņām ne draugu, viņas varbūt nav precējušās, viņas nevar būt nevienam palīgs, un viņām vēl, protams, arī no bērni. Tad viņas var likties, ka viņas ir tā kā nepilnvērtīgas, jo, redz, bez draugu un tā tālāk. Katram cilvēkam kā cilvēkam jau ir vērtība. Un patiesībā, kad ja Dievs man ir radījis, vai ne, no tā vien es jau varu pateikties, tā kā psalmā arī rakstīts, es tev pateicos, ka esmu tik brīnišķi radīts, brīnišķi ir tavi darbi, man dvēseli to labi zina. Ja es apzinos to, ka es pati kā cilvēks, kā sieviete esmu vērtība, ka es varu, pilnveidot to, kāpēc vispār Dievs man radīja, tad īstenībā jā, tad mēs lai kāpjamies savā ziņā uz atpakaļ, bet, protams, katrai meitenei pamatā ir šī pašvērtība, kur ir ļoti svarīga. Un patiesībā, ja mēs kā meitenes domājam, kad mūsu dzīves jēga būs tikai tad sasniegta, kad mums būs tiešām šī otrā pusīte, bieži vien mēs varam padarīt šīs otrās pusītes nelaimīgas, jo mums pašām par sevi ir jāatrod šis kontakts ar Dievu un jāsaprot, ko Dievs no mums grib un tikai tad varbūt otrs cilvēks var ienākt. Tad savā veidā tu gribi pateikt, ka meitenes, kurām nav draugi, nav vīri, viņas tomēr tik un tā ir vērtīgas kā meitenes. Protams, jā, un Dievs ir mīlošs, un viņš zina jūsu sirds ilgas, un īstajā brīdī būs arī otra pusīte. Jā. Jo, principā, viņas var būt divi meitas, jā, un tēvs savas meitas mīl, un viņš tā kā, kā saka, kuram katram viņš neatdos, jā, savu meitiņu. Zinu, ka ebrejiem ir tāda lūkšana, kad ebreji vīri no rīta lūdz: paldies tev, Dievs, ka tu esi radījis man par vīrieti un nevis par sievieti. Un savukārt jūda sievietes lūdz: paldies, Dievs, ka tu man esi radījis par sievieti un nevis par vīrieti. Vai tu arī varētu tā lūgt Dievam? Paldies, ka tu esi man radījis par sievieti un nevis par vīrieti. Jā, kāpēc ne īstenībā, bet es tā tik ļoti tieši par to varbūt neesmu pateikusies Dievam, bet es bieži nodomājis par to, ka savā ziņā tas tam ir savs pluss priekš manis pašas, vai ne, kad es varu uz kādu stiprāku paļauties un ka man nevienmēr ir jāvar izdarīt viss. Un patiesībā jau ne tikai uz vīrus var paļauties, protams, arī uz Dievu var paļauties, un tas ir pirmkārt, bet te pašā laikā, jā, no sievietes varbūt negaida to, ko no vīrieša bieži vien, un par to es varētu pateikties savā ziņā. Jā. Tu varētu pateikt varbūt kādas dažas atšķirības, starp ko atšķiras vīrietis no sievietes. Es, varbūt nedomāju fizioloģiski, to es ceru, ka saprotam, bet, Jā, domāšanas veids, vai ne, teiksim, tās pašas spējas sievietei darīt vairākas lietas vienlaicīgi, jo tāpēc, kad smadzeņu darbība ir atšķirīga, tāpēc, ka sievietei viss ir saistīts ar visu. Piemēram, ja man vīrs sāk runāt par
par to, kur mēs dosimies. Tas varbūt saistīts ar to, ko es darīju vakar, un pilnīgi tas momentā es varu aizvērsīties pavisam uz citu tēmu, bet tas ir ļoti svarīgi, jo sieviete vienlaicīgi var pieskatīt bērnus, darīt visus sīkos mājas darbiņus un iedrošināt vīru un pamanīt kaut kādas detaļas, ko vīrs nepamana, jo viņš redz tikai vienu plašu ainu, bet neredz varbūt sīkumiņas. Tā sievietes spēja domāt atšķirīgi no vīrieša ir patiesībā ļoti vajadzīga, lai veidotos laba komanda starp vīrieti un sievietes, tā domāju. Viena no īpašībām, jā. Par to, kas ir tā īsta meitene, kas ir sieviete, kas ir sievišķība, katra meitene droši vien iegūst pirmkārt no savas mammas, no apkārtējām meitenēm, kāds sabiedrībā, teiksim, ir, viedoklis, meitenes ir tādas, sievietes ir tādas. Kā tev liekas, kāds ir mūsdienās meitenes tēls, kādu mēs redzam sabiedrībā? Kas ir, te teikt, tā ir īsta sieviete, Jā, es... Cik jau pēdējā laikā jau vairs tādus sieviešu žurnālus īpaši nepatērēju, teiksim, nelasu un tā, bet savā laikā, kad es varbūt to darīju vairāk jaunībā, bērnībā, jaunībā, tīņu vecumā, tajā brīdī tas tā ļoti izteikti bija, kad uz to vizuālo, protams, uz āršķirīgo tiek orientēts viss, tas tēls, kādam būtu jābūt, kādai jābūt meitenei. Diemžēl tas ir tāpēc arī, protams, ka to ietekmē mēdīji, jo mēdīji nevar pārdot kaut kādas garīgas īpašības, labu raksturu un tādas lietas. Viņi var pārdot lūpkrāsas un dārgas drēbes, kuras var mainīt katru sezonu no jauna un tā tālāk. Protams, tāpēc ir ļoti daudz āršķirības. Protams, tāpatām visa šī te kosmētikas industrija, solārija un visas citas lietas, kas arī tik, izmaksā meitenēm ļoti daudz, ja viņas tiešām cenšas to visu tā realizēt dzīvē. Un tajā pašā laikā arī ļoti mēģina uzspiest šo te it kā sievietes līdzvērtības principu, ja, bet viņš bieži vien ir tāds, ka sievieti padara mazliet, es pat teiktu, vīrišķīgu, ka tev ir jāvar viss, tu pati vari tikt ar visu galā, tev ir jāveido liela karjera un tā tālāk. Un bieži vien īstenībā tādas karjerists vairs negrib mājās bērnus audzināt un negrib vairs rūpēties par ģimeni. Un beigās viņas bērns piedzimst un jau domā ārprāts, kā es ātrāk varētu tikt atpakaļ uz darbu. Un patiesībā no tā ļoti cieši bērni, un tas kādā veidā veido šo sabiedrības tēlu, mums jāskatās vienmēr ir uz tiem avotiem, kas par to runā, jo mēdījis ir tikai mēdījis, viņš pasaka kaut kādu informāciju, bet ir kāds avots, ja, kam ir izdevīgi, ka meitenes daudz krāsojās, ka tērē visādas naudiņas drēbēm, teiksim, šie te reklāmdevēji, tie ir šie avoti, ja. Tāpatām ir valstī īstenībā izdevīgi, ka sievietes ir darba tirgu ļoti aktīvas un tā tālāk, vai ne, un kad bērnus var bērndārzos audzināt pa savam un tā tālāk, īstenībā ir jāskatās daudz dziļāk, ja mēs kaut ko lasam un uzņemam, vai tiešām šī informācija mums noderīga un vai tas nāks par labu mūsu dzīvei un ģimenei un tā tālāk. Tad, kāda ir tāda, mūsdienīga, tipiska forša meitene? Pēc mūsdienu standartiem. Tāda teica āršķīga, jā, biznes veidojoša. Jā, tāda pastāvīga, ļoti spējīga, talantīga, jā, sapucējusies un tā, ka nav... Seksīga. Jā, vārds šis seksīga ir patiesībā ļoti vietā un nevietā visur mēdījos. Seksīga, kas nozīmē tāda, kas gatava pārgulēt, kaut kā tā? Interesanti, jo tāpēc, ka, ja teiksim, runā par seksīgu šokolādu vai vēl kaut ko tam līdzīgi, tad es domāju, ka tas galīgi neattiektos uz šo tēmu, bet principā piemin šo te 3 burtu salikumu un patiesībā cilvēkos atmostas instinkts un viņi vairāk pievērš uzmanību konkrētajai lietai, tāpēc tas tā tiek darīts. Kā, teiksim, cik patiesi ir šis tēls, vai sievietei, tad saka, ka viņai jābūt, ka viņa patiesībā ir neatkarīga, tāda āršķīga, teiksim, seksīga, vai tāda sieviete savā būtībā iekšpusē tā arī, grib tāda būt?
Nu, ir tā dīvaini, jo, teiksim, tās dažreiz mēs tā maldīgi domājam, kad ja man tas viss būs, tad es būšu laimīga, bet beigās cilvēks nesaprot, kāpēc viņš tomēr nav laimīgs, vai ne? Un tā īsti mēs varam būt laimīgs, tad, ja mums ir iekšēja harmonija un āršķība, tur neko nedod. Patiesībā ir jākoncentrējas uz šo cilvēku, kas ir iekšienē mūsos, jo arī Bībelē ir teikts, ka, lai jūs roti nav šis āršķirīgais matu pinums, lai nav tās zelta lietas, kuras mēs apliekam, vai tērps, vai kādas citas lietas, bet tieši šis apslēptais sirds cilvēks. Un tas ir Dievam dārgs, un ja mēs esam tādā harmonijā, tiešām attiecībās ar Dievu, ja mēs iekšēji esam laimīgas, tikai tad mēs īstenībā tā patiesi varam būt laimīgs, un tās ārējās lietas vienkārši to nedod, un vienkārši vienā brīdī tu vari sapucēties, tiešām labi izskatīties, bet tāpat nejusties laimīgs. Bet kur ir tā robeža, kur, teiksim, jau sāks, kad es tikai savu iekšējo cilvēku, teiksim, daru skaisti, bet ārēji noplikusi žurka, kur neviens negrib redzēt, nu? Tas ir labs jautājums vīriešiem, jo patiesībā kā lai to saka, esmu dzirdējis diezgan daudz arī komentārus no puišiem, kad, ja jau tu, teiksim, domā, kad gribi tā kā otro pusīt, neesi gluži pelēkā pelē, var jau tā mazlietiņu uzprašināties, un tā ir tādas, jāsaka, arī meitenei ļoti svarīga sastāvdaļa, teiksim, būt šai meitenei lēdijai, kura sevi tā kā uztur labā kārtībā, vizuāli, arī, teiksim, manieres, kā viņa iet, kāda ir viņas gaita, kāda viņas attieksme pret lietām. Tas viss, protams, ietekmē, ja viņa visu laiku par sevi tikai nerūpējas, nicinoši pat izsakās kaut kādā, es jau nekas neesmu, es jau neko nevaru. Patiesībā tāds cilvēks savā ziņā arī, nepievelk, ja tā var teikt, otru cilvēku. Un protams, ir jādomā gan par šo kaut kādā mērā vismaz par šo pucēšanos, bet, protams, ne tādā mērā, kad, jāizpilda visas pēdējās modas tendences un tā tālāk, jo tad var tas aiziet galējībās, kad nekam citam vairs laika neatliek un izsevišķi iekšējiem cilvēkam. Vai tas var būt tā kā, ka, tādu pievelk, pieņemsim, ja puisi, kuram ir ļoti svarīgi šis iekšējās vērtības, tad viņš arī meklēs meiteni, kam ir iekšējās vērtības, un tad viņš uz tām ārišķīgajām super sakrāsotiem vispār neskatās, viņam viņas tā kā liekas, nevērt, tas nav tik svarīgi. Un otrādi, kad puiši, kas ārišķīgi, saldie vai kā viņas mūsdienās sauc, tie arī tad attiecīgi tā arī meklē. Tā varētu būt? Grūti pateikt, tas jājautā puišiem. Jo tāpēc, ka, es domāju, ka noteikti ir tā, kad savā ziņā pievelk šī te, kāda esmu, tāda zivs, jā, es ar tieši to pašu domāju, bet te pašā laikā es tā domāju, varbūt, ka tomēr eksistē iespējams, ka šim te saldajam viņam tik ļoti varbūt pietrūks dzīvē kaut kādas īpašas vērtības, ka viņš sāk runāt ar kādu ļoti dziļu meiteni, un viņam īstenībā viņi daudz vairāk ieinteresē nekā kaut kāda caca, kuras viņš jau ir 5 vai 6 vai nezinu cik reizes jau iepazins, un viņam nekad nav bijis interesanti saruna. Un tā, ka, es domāju, tas ir tāds jautājums. Es parasti to salīdzinu ar šokolādi. Pieņemsim, man patīk krāsainas lietas, un es ieeju veikalā, tad tu ieraugi akciju, jauna krāsaina šokolāde, tas skaidrs viss, varbūt, ka vajadzētu paņemt, un es iekrītu un nopērku šo krāsaino interesantā papīra ievistītu šokolādi. Bet, ja iekšpusē viņa nav garšīga, es pieredzu, nav vērts, es otrais viņu nepirkšu, pat ja viņa būs tikpat krāsaina, tikpat skaista. Man liekas, tas kaut kā līdzīgi arī meitenēm, kad ārējais tikai, viņam vajadzētu savā veidā, tikai būt kā fasāde, kas aicina uz to iekšējo iepazīt. Un, man liekas, tā lielākā traģēdija tas, ka meitene ir ārēji skaista, bet iekšpusē ir tukšums. Un, teiksim, man ir bijis kādreiz saruna meitene, smuka, tāda jauka tā kā Lēla, un runāja, un liekas, viņa vispār skolā mācījās, viņa vispār, liekas, ka viņa nespēja neko vispār sakarīgi pateikt. Man liekas, šausmas, no kā viņas dvēseli pārtiek. Jā, es vēlreiz it kā gribētu atgriezties pie tās raksturvietas, kas pirmajā Pētera vēstulē 3.3, kad jūsu rotaļai nav āršķirīgs matu pinums zelta lietas, kuras sev apliekat.
Tas nenozīmē, ka sieviete neapliek sev šīs te zelta lietas un neuzpina skaisti matus, bet gan šis te iekšējais cilvēks, lai viņa nekoncentrējas, ka tā ir tā viņas rota, bet koncentrējas uz to, lai izkopt šo iekšējo. Tad labāk, tu saki, pusstundu palasīt Bībeli nekā pusstundu krāsoties? Noteikti. Nē, tas ir noteikti, bet es domāju, ka uzkrāsotas kropstas var arī nepilnas minūtes laikā. Nu, teiksim, ja tā ir tā vajadzība. Tātad, meitenes, jums tests. Ja tu vairāk pavadi krāsojoties nekā lasot, teiksim, Bībeli, tas nozīmē, ka tu vairāk liec uzsveru uz ārešķīgo, nevis uz iekšējo. Ja? Jā, tā noteikti varētu būt, jā. Aha, nu vismaz viena praktiska lieta skaidra. Kā tev liekas, kādas tad vērtības mūsdienu meiteņu tēls ir pazaudējis? Nu, kādas vērtības neeksistē, bet kādai, tomēr jābūt, kas ir tās meitenes iekšējās vērtības? Tātad meitene, kurai neskatoties, ka viņai vēl nav vīra, ka viņai vēl nav bērna, bet kas ir tās viņas būtības vērtības? Meitenes, sievietes iekšējās vērtības. Jā, īstenībā mums ir ļoti skaista nodaļa Bībelē, Salmana pamācības 31. nodaļa, kur ir ļoti jauki pastāstīts par to, kāda, teiksim, ir tā sieviete, kuras priekšā pat piecelsies dēla kājās un godās viņu un tā. Es domāju, kad nevar tā, teikt, tad, kad es aprecēšos, tad es tāda būšu. Patiesībā jau no bērnības viss sāks, kad mēs mācamies, kad mēs trenējamies, kad mēs veidojās mūsos šis raksturs. Un ja šo raksturu mēs attīstīsim tagad, un tad jau mūsu vīram būs krietni vieglāk pēc tam. Un pēdējā laikā Dainis varbūt arī ir runājis draudzē, tu esi runājis ar daudziem par šo cieņu. Es domāju, arī par cieņu mēs varam domāt un mācīties jau tagad, kamēr, teiksim, varbūt pirms laulības, ja. Mācīties cienīt savu tēvu, mācīties, teiksim, draudzē cienīt vīriešus kā autoritātes vai klases biedrus, puišus cienīt. Es domāju, ka viņi to ļoti novērtētu, ja ar tādu cieņu attiektos pret viedokli, pret paklausītu tēvam un tiešām, tā uz nepūstu un neburkšķētu un nerunātu pretī. Es domāju, ka tās ir visas tās lietas, kas pēc tam ļoti noderēs arī pēc tam attiecībās ar vīru, un tā ir tā lieta, ko Dievs no mums prasa galvenais, ka tas ir cienīt, savu vīru. Tātad to mēs varam, tas nenotiek dabīgi, tas nenotiek automātiski, mēs to iemācīsimies pakāpeniski, un labāk to sākt laicīgi darīt, jo, ja visu dzīvi necien, tad diez vai kaut kas mainīsies pēc tam, kad apprecēsimies. Un tāpatām tur varētu būt ļoti daudz, kas patiesībā visas šīs Bībeles pamācības par pazemību, par godīgumu, par šķīstumu, par labestību. Tas viss ir raksturs, pie kā mums ir jāstrādā, kas nenotiek vienā dienā, kad es tādu uzreiz kļūstu. Es varu pie tā piedomāt, lūgt Dievu, lai viņš mani maina, lai es varētu kļūt aizvien, par tādu īsto meiteni, kāda ir paredzēta tam īstajam puisim. Daudziem izklausās, ka tas baigi garlaicīgi, baigi pareizi. Jo mūsdienās, tur ir kaut kāda Lēdija Čāča, Lēdija Gaga, vai kā viņa sauc tur, tad ir kaut kāda piraņa, riaņa, atvainojos, jo, kad es kaut ko tādu ieraugu, man liekas, tur nav nekas no skaistuma, nekas no Lēdijas, tur ir kaut kāds hauss, kaut kāda seksuālāta, kaut kāda dumpīgums, izvērtība. Es saprotu, tādu sievietes tiešām negribētu. Bet kā var kļūt, teiksim, laba, bet tomēr interesanta meitene? Es domāju, ka katram cilvēkam Dievs ir iedevis kādu īpašu dāvanu, lai viņš var svētīt citus, lai viņš var būt par svētību, kāds talants vai kādas spējas. Es domāju, ka tas ir tas, ko tu kā meitene vari attīstīt sevi, un to arī, pilnveidot sevi un neraudāt katru nakti spilvenā tikai par to vien, kad nav man tas īstais puisis vēl šobrīd un tā tālāk, bet darīt to, kas ir tavā sirdī. Un tad arī... piemēram, kas ir tas, ko meitenes dara, un tad, kad tiešām tas ir interesanti. Kā viņas var, teiksim, sevi izklaidēt bez puišiem? Ir kaut kāds, ko meitenes dara meiteņu vakaros vai vienalga. Ko tu kā meitene darīji vai dari?
Nu, es nezinu, mums draudzē meiteņu vakaros meitenes mēdz gatavot garšīgus ēdienus, kas, protams, pēc tam vīriešiem arī ļoti patīk. Teiksim, nu, tā īpašība noteikti pēc tam noderēs laulībā. Es vienkārši to domāju, bet viņas ēd pašas. Nu, tā paša dziedāt, muzicēt, manā gadījumā tas bija tiešām es diezgan daudz konkursos visur, kur piedalījos ar dziedāšanu bērnībā, jaunībā. Un, nu, tas ir katram savs patiesībā. Nu, nevar teikt, ka tie ir tikai kaut kādi mākslinieciski talanti. Citam varbūt tas būs pavisam cits, varbūt kādam būs žēlsirdības darbs, viņš iet un pie veciem cilvēkiem un sajūt savu gandarījumu, piepildījumu, ka viņš kādam ir palīdzējis. Nu, patiesībā tas var būt ļoti dažādi un katram ir kāda svētība, kāda dāvana. Es domāju, ko kopā ar Dievu var atklāt un saprast. Un tas, par ko katram sirds sāp patiesībā, ja viņš tajā lietā darbojās, tad arī tā būs ļoti liela, nu, tas viņam nesīs gandarījumu tam cilvēkam. Es lasīju tādu īstenībā gaida lekciju Patiesa meitene, jā, un tur runā par tā kā divu veidu meitenēm, tā kā pa iekšējo skaistumu un ārējo skaistumu. Ja ka viens ir tā kā lēdija, ja, tas ārējais, varbūt tu vairāk kaut ko pastāstīt? Es pat teiktu tā, ka es nedomāju, ka tur ir tik daudz ārējais. Gan iekšē, gan nu šīs ir divas puses, varētu teikt, sievietei, kas ir, varētu teikt, eņģeļa puse un šī te lēdijas puse. Un es domāju, ka viņām abām ir garīga kvalitāte. Viņa nav tikai iekšēja un ārēja. Teiksim, par šo te eņģeļu pusi jau mēs runājām savā ziņā par šo vērtīgo raksturu un par nu, teiksim, to, uz ko mūs Dievs aicina, vai uz mūsu aicinājumu un ārēji otra puse ir šī te lēdijas puse, kur ir gan viss mūsu sievišķīgums, ko mēs varam attīstīt, šo te apģērbu izskatu un savu kaut kādu izkopt, savu saskaņotu, teiksim, stilu vai kaut ko tam līdzīgu, vai ne. Tajā pašā laikā arī rūpēties par savu sievietes higienu, veselību, tas arī ietilpst pie šīs te lēdijas puses, bet tajā pašā laikā tur ir šis te iekšējais mirdzums un kad mēs varam atļauties būt nedaudz varbūt bērnišķīgas un tādas, par kurām vīrieši var parūpēties, ja, nu, teiksim, kad, nu, tā ir arī tā lēdijas puse, kad es atļauju sevi palaist pa priekšu vai pasniegt savu mēteli, jo ir jau arī tādas sievietes mūsdienās, kas saka, es pati varu, man nevajag, ka man tu tagad nes somu, piemēram, vai kaut kā. Tā ir tāda savā ziņā it kā atkāpšanās no savām spējām, bet tajā pašā laikā tāda iespēja vīrietim, kur darboties, parādīt savu džentlmeniskumu un tādas lietas. Tāpēc šī ta lēdija ir kaut kas pretējs džentlmenim kaut kādā ziņā, vai ne, kas sadara džentlmeni, ja tā varētu teikt. Vai pēc kaut kā var pateikt, kad ir, teiksim, sievišķīgs apģērbs vai ka tu vari apģērbties kā lēdija, kas parāda tavu vērtību, vai tu ir kaut kas apģērbā tāds, kas liecina, ka tu sevi augstu vērtē un ka tu esi vērtīga? Varētu teikt noteikti, ka apģērbā ir jāņem vērā, teiksim, ko mēs gribam ar šo apģērbu komunicēt patiesībā, jo mēs ar šo apģērbu varam nodot kaut kādu vēstījumu. Un ja meitene ļoti izteikti uzsver savas intīmās zonas, vai ne, ar lielu dekoltē, vai varbūt zemu jostu, teiksim, biksēm un, teiksim, pliku vēderu vai kādām citām tādām lietām, vai ļoti apspīlēt vai caurspīdīgi apģērbi, tas noteikti piesaista vīrieti vispirms viņas ķermenim, nevis viņas, teiksim, personībai. Viņi vairāk lepojas ar savu, ka viņas vērtība ķermenis, nevis viņas iekšējais cilvēks. Jā, jo tāpēc,
varētu būt arī, kad šī meitene tomēr arī to neapzinās. Es pieļauju tādu varbūtību, jo mūsdienu meitenes varbūt saskatās visādi žurnāls, viņas vienkārši domā, ka tā ir mode un tā tālāk, bet viņas neapzinās, ka īstenībā vīrietim acis saistīts ar dzimumu orgāniem. Ļoti saistīts, jā, un viņas uzreiz pamana tādas lietas, un viņiem tas traucē koncentrēties uz to, ko meitene saka, vai runā, vai uz kādām garīgām vērtībām un sarunām. Tas noteikti ir jāņem vērā, un patiesībā meitiņu lekcijās mēs arī runājam par īpaši īstu mīlestību gaida testu priekš meitenēm. Kā ģērbties, ja? Jā, kā ģērbties, un es nezinu, es jau varu arī, teiksim, uzrunāt tās meitenes, kas šobrīd pie radio aparātiem, ja vien jums apkārt nav neviens vīrietis, un tas nevarētu būt par kaut kādu piedauzību, ka jūs variet pamēģināt. Jā, mašīnā to nedariet. Mašīnā arī tas, laikam, nebūs iespējams. Visdrīzāk tas būs tad, ja jūs iet kādā telpā, kur īpaši cits nenovēro kāds cilvēks un tā. Bet, piecelties pirmām kārtām kājās, un tad pamēģināt iztēloties, kā tas ir, kad, piemēram, jābrauc tramvajā vai trolejbusā un jāstiepjas pie tās stangas, kur pieturēties, vai jānoceļ no augsta plaukta kaut kāda lieta, piemēram. Un tajā brīdī, kad tu tā pastiepies uz augšu, vai tev, teiksim, neparādās pliks gurniņš vai pliks sāniņš vai kaut kādas tādas lietas, kas teiksim, varētu piesaistīt puiša acis pie plikas miesas, teiksim tā. Un tai pašā laikā pārbaudījums numur 2. Iztēlojies, ka, teiksim, tev priekšā uz galda, teiksim, kaut kas tur izlīst, un tu tā liecies uz priekšu, mēģini saslaucīt, vai, teiksim, izlīst kafiju, sekretārai uz galda, vai ne, viņi noliecās. Tur tai pašā laikā sēž vīriešu sapulce, piemēram, vai ne. Vai tad, kad viņi noliecās, vai nebūs tā, ka visi vīrieši pamanīs uzreiz, kas ir zem viņas dekoltē un tā tālāk. Ja, tas noteikti pirms ej ārā no mājas, noliecies, paskaties, jo var gadīties dzīvē, ka tev nāksies tajā dienā kaut kur noliekties. Un 3. ir pietupties un pataustīt vai, teiksim, aizmugurē, teiksim, nelien apakšveļa ārā no biksēm un tādas lietas, jo tas arī noteikti uzreiz liek aizdomāties vīrietim, kas tur varbūt ir apakšā vai kaut kā tā. Un, protams, arī uzmetot acis spoglī var redzēt, vai tev spīd cauri apģērbs vai nespīd cauri un tādas lietas. Katrā ziņā par to ir vērts padomāt, bet es esmu priecīga savā ziņā par to, ka mūsdien, tieši pēdējā laikā vairs nav tik ļoti populāri meitenēm ģērbties šausmīgi īsos topiņos un vēl visādās tādās lietās. Jā, tas ir tāds, tāds ieteikums, jo, tad ja ir šīs sarunas ar kādiem vīriešiem un ir šis nepiedienīgais apģērbs, tas var ļoti traucēt. Tātad savā veidā tās apģērbs var pirmkārt pasargāt puišu acis, puišu domas no nepareizām domām par meiteni, un arī, principā, vieglāk sarunāties un cienīt tādu meiteni, vai ne? Kur tā kā nereklamē savu miesu. Bet ko darīt pludmalē? Jā, tas ir jautājums, ar ko, man liekas, tavs prāts Daini ir nodarbināts, kā mani apģērbt musulmaņu pelkustīmā. Tas tā. Katrā ziņā es nezinu patiesībā par pludmales jautājumu, tur vēl varētu domāt. Kādreiz es zinu, kad gāju peldēties riktīgās kleitās, tā, un tad tas ūdens viss spildīst. Labi, tas vēl ir jautājums, par ko zinātnieks strīdās, bet varbūt nedaudz vēl gribētu jautāt. Un, teiksim, ir meitenes, kas viņām ir grūti saprast, kā tas ir būt par, kā es kļūšu vīram par palīgu, man taču ir jāvada, mana mamma vienmēr vadīja tēvu. Kā tu jūties, esot ģimenē, nevis par galvu, bet par palīgu? Es jūtos ļoti labi. Es nezinu. Man arī mamma īstenībā audzināja kaut kādu ilgāku laiku tieši vienu, un es esmu redzējis, ka sieviete tiešām var tikt galā ar ļoti daudzām lietām. Bet jautājums, vai viņai tas ir viņai tas bija jādara, jo viņa bija viena. Bet šī gadījumā, ja es esmu precējusies ar savu vīru, vai ne, kāpēc man būtu jādara tādas lietas, kas ir jādara vīram, kur viņš var pieņemt gala lēmumu tā tālāk. Es īstenībā no sevis varu atļauties dažus darbiņus vienkārši, kaut kā,
tas nav mans obligāts pienākums. Tad, nu, tā. Tu visu var salaist, kā saka, dēlījumu visu atbildēs vīrs, ja? Ieva salaida visu dēlīju un Ādams atbildēja. Negluži, bet, es cenšos to labāko, ko es varu izdarīt, vai ne, tādā ziņā. Protams, man ir Dievu priekšā savas atbildības bet ir ļoti labi īstenībā, kad var nedarīt visu viena. Bez kādām īpašībām meitenei būs ļoti grūti attiecībās ar puisi un ar vīru? Kādām viņām noteikti vajag attīstīt sevī priekš laulības? Es domāju noteikti to cieņu, ko es jau minēju. Ko tas nozīmē? Mēs nesaprotam šo vārdu bieži. Jā, cienīt, tas ir uzskatīt par vērtību, ka vīrs, tas, ko vīrs dara, un tas ir vērtīgi, viņu iedrošināt un celt, nevis graut ar saviem vārdiem, ar savu attieksmi, ar savu nepaklausību, ar savu tādu necieņu, nicinājumu. Jo, bieži vien jau, lai saprastu, ko, savā ziņā, kas noteikti nav cieņa, ir zināt, kas ir necieņa. Vai ne? Un tad ir tiešām, kad neizrādīt necieņu ar savu kaut kādu tādu burkšķēšanu, pretīm runāšanu, tādu bolīšanos un tādu kaut kādu, tiešām attieksmi, kas neizrāda cieņu. Mācīties to visu savaldīt vienkārši un tā. Mēģināt darīt pretēji ar tādu pozitīvu attieksmi, attiekties pret to, ko vīrietis saka un tā. Tāda pazemība un bijība. Jā, savā ziņā. Kad attieksme ir tāda. Cita attieksme ir jāmaina, jā. Labi, cieņa viena īpašība, kas vēl būs vajadzīgs meitenēm laulībā vai attiecībās puisi? Mīlestība. Jā, vēlme saprast otru, savā ziņā. Protams, arī šī te uzticība, vai ne? Uzticamība, ka uz tevi var paļauties, kad tu viņu nepievilsi, kad tu izdarīsi savu daļu, to, kas ir tev uzticēts, vai ne, savā ziņā un tā. Jā, rūpēties par māju, par teiksim, plānot laiku var mācīties, kas būs ļoti svarīgi, jo sievietei jāpaspēj ļoti daudz izdarīt, gan varbūt iespējams, mūsdienu sabiedrība ir tāda, ka, diemžēl, bieži vien nevar ģimenē strādāt tikai vīrs, jo tāpēc, kad finanses pietrūks, tad priekš kaut kādām lietām, un tad īstenībā tev būs jāmāk gan strādāt, gan laiku plānot priekš mājas darbiem, gan priekš dažādām, nezinu, vai uz draudzi, vai kādas aktivitātes vēl ir, vai ne, un tas arī jāmācās, un patiesībā ļoti daudz, kas ir jāmācās, tur tā nevar pateikt, recepti iedot laulībai uzreiz jau nevar, bet visas tās labākās lietas, ko Dievs pamāca caur savu vārdu un kas tev uzrunā, tad to arī dari. Esi vārda darītāja. Tu teici, kad ir svarīgi tas iekšējais skaistums, kad tīra sirds, šķīstums, priecīgi, tāda laimīga. Un es tev piekrītu, kad puišiem patīk tādas priecīgas, iekšējas skaistas meitenes, tādas, kas ir tādas, kas var tā stiprināt. Bet bieži vien ir tā, ka meitene diemžēl nedzīvo likumīgi, nesagaida savu vīru, pārguļ ar puisi līdz laulībām un bieži vien aptraipa savu sirdi un pazaudē to skaisto meitenīgumu, kas ir tāda vērtība. Ko darīt tām meitenēm, kas ir kļūdījušās, izdarījušas nepareizi un savu sirdi tā kā padarījuši netīri? Kā viņas var atjaunot šo iekšējo skaistumu? Es gribētu teikt, ka ir grūti pateikt, vai pilnībā visu var atjaunot, bet es gribētu teikt, ka nekas nav zaudēts tādā ziņā, kad ir otrā iespēja un ir iespēja nākt patiesā grēka nožēlā pie Dieva un lūgt, lai Dievs šķīstī dziedina un izmaina. Un tik tiešām katram Dievs var dot šo te otro iespēju, un viņš vēlās, lai mēs nākam atpakaļ pie Dievu un nožēlojam to, kas ir bijis nepareizi. Un tas ir pirmais un galvenais, un tad jau Dievs var strādāt pie sirds un atkal atjaunot, un es zinu, ka arī manā dzīvē ir bijušas kļūdas, un tomēr tas nav bijis par iemeslu, kāpēc man nav iespējams
svētīga laulība, tad viss ir vēršams pa labu un Dievs var brīnišķīgi atbildēt. Jā, nu mūsu laiks ir to nobeigumā, un es gribētu vēl nobeigumā novēlēt jums, meitenes, ja tu esi meitene, tev vēl nav puisis, un ja tu vēl esi nevainīga, tā ir milzīga vērtība tavai nevainībai, jo puisis, tavs vīrs gaida, Dievs no tevis gaida, ka tu sevi taupi laulības sākumam. Pirms laulībām tev vīra nebūs. Nav neviens vīrs, kas var saukties tiesīgi par vīru, kamēr viņš tev nav aprecējis. Jā, līdz ar to taupi sevi priekš Dieva dēļ, savu vīra dēļ, savu bērnu dēļ, jā, kad varbūt piemērs bet ja ir kāda meitene, kas tomēr ir pazaudējusi savu nevainību, ir vainīga kļūsi vīru priekšā, tad tavu vainu grib uzņemties Kristus, un viņš ir samaksājis pie tevis pie krusta, un viņš tev saka, ej un negrēko vairs, jā, gaidi, un atceries, ka tu esi vērtība, pat ja tev nav puisis, un pat vēl neesi precējusies, un Dievs tev redz dārgu, un svarīgu un īpašu, un paldies tev, Liena, ka tu biji šodien kopā ar mani, ka mēs varam runāt par šo meiteņu vērtību, un lai Dievs svētīgi vienu meiteni un sargā un palīdz viņām atrast to, kas ir vērtīgs, un to sargāt, kas nav vērtīgs, to atmest. Dievs mūs visus svētī. Ar labvakar. Labvakar. Šis bija raidījums Kāpēc gaidīt? Klausies to katru ceturtdienu 19. Latvijas Kristīgā radio ēterā. Vai atkārtojumā, jebkurā tev vērtā laikā internetā. www.īstamīlestība gaida LV.